21. gadsimta skolotājs ir enerģētisks, viņš pats ir kā piemērs tam, ko viņš stāsta. Skolotājs, viņš ir dzīvs. Viņš ir neformāls, bet autoritatīvs. Mums ir jāpāriet no idejas par to, ka mēs iemācām visas nepieciešamās zināšanas, kuras cilvēks tālāk savas dzīves gaitā pielietos, uz konceptu, ka mēs mācām vairāk orientēties šajās zināšanās un visvairāk jau mūsdienās radīt pašam jaunas zināšanas. Tu nevari nevienu pārliecināt, ka kaut kas ir labs, ja tu pats tam netici. To principā uz pieres ir rakstīts. Ja, tas, ko es runāju, tas tiešām ir baigi labais. Bērni jau neklausās to, ko mēs viņiem sakam. Viņš skatās, ko tu dari, kas tu pats dzīvē tāds esi. Skolēns iemācās tad, kad skolotājs kļūdās. Ja, vai tad, kad skolotājs nav perfekts. Vai tad, kad viņš, teiksim, dara kaut ko paradoxālu, nopietni, joko par nopietnām lietām. Ja, ka notiek kaut kas negaidīts, tajā brīdī mēs iemācāmies. Mēs vairs neesam pārliecināti, ka ir viena kaut kāda noteikta izglītības sistēma, ka mēs varam vienkārši sekot, bet mēs zinām, ka mums ir jāiemāca mācīties, jāiemāca domāt, jāiemāca pašiem radoši domāt un doties uz priekšu. Viena lieta, ko es iemācījos no saviem labākajiem skolotājiem, tā ir enerģija. Tā ir enerģija, tev iekšā jādeg pašam ir. Un es atceros vēstures skolotāju Raimondu Treju, kurš teica, un viss, katrs vārds kā akmenī iecirsts. Es domāju, ka Latvijas izglītības sistēma ir samērā laba. Un es esmu apmierināts ar savām skolām, kurās esmu mācījies. Es nedomāju, ka viņas ir sliktas. Es arī nedomāju, ka Latvijas izglītības sistēma ir pilnīgi katastrofāla. Es tiešām domāju, ka viņi ir apmēram laba, bet mums vajadzētu būt vislabākajiem. Un kā mēs to varam sasniegt, lūk, ir mans jautājums.